pavisam īsa prezentācija un atskats, kā mēs gājam cauri, un arī, ja nu gadījumā ir tie jautājumi, šodien tiešām noslēdzoties tam 3. semināram, mēs varēsim, atbildēt ne tikai par to tēmu, ko šodien apskatām, bet arī, ja mazums jums radušies jautājumi, tad droši uzdodiet arī par citu tēmu, kas ir LVMGO lietotnē. Bet tad atsveidzināšu, kas tad bija tās tēmas. Tad pirmajā seminārā bija vispār darba uzsākšana, kur bija satura rādītājs, navigācijas rīkjosla, kas ir slēpjams konfigurācijas sadaļā un visādas attēlošanas, datu attēlošanas iespējas, ko piedāvā LVMGO. Tad droši, ja kāds jautājums ienāk prātā par šo tēmu, tad jautājiet. Otrajā seminārā mēs runājām vairāk par koordinātām, to meklēšanu, kā var datus identificēt uz kartes, kā datus var meklēt, kā koordinātas var konvertēt un kādi ir to tipi. Ja mazums no tā semināra vēl ir kaut kāds neskaidrs lietas, tad laipni aicinu arī tur uzdot jautājumus. Un šodien mums palika pat pēdējā neapskatīta tēma, kas ir datu pievienošana un dalīšanās ar datiem. Un LVMGO lietotne atbalsta KML un GPX formātus. Īsumā izskaidrošu, kas tie pa formātiem un ar ko viņi atšķirās un kādus datus mēs varam importēt lietotnē. Tā skaitā arī parādīšu saistītu mūsu pašu weblaita platformu, kuru jūs varat noteikti izmantot arī šo te pašu formātu, datu formātu radīšanai, gan KML, gan KPX un tālāk importēt viņu mobilā un izmantot. Tā kā īsumā arī ieskicēšu par LVMGO kartes web pārlūka izstrādēm, kas mums ir, kas arī publiski ir visiem pieejami, un arī to karti jūs varēsiet, varbūt tie, kas nemaz nezin par šādu te produktu un esamību, bet jums būs arī iespēja šodien par šo nedaudz uzzināt. Bet tur es tiešām pieskāršos tikai tā funkcionalitātei, kā var uzzīmēt šo te GPX vai KML, šīs te geometrijas un izeksportēt viņas un atvērt jau lietošanai mobilajā telefonā. Un tad attiecīgi, protams, šīs 3. seminārs, kas ir noslēdzošais, būs arī ierakstā, ko pēc semināra noslēgšanās ievietosim arī mūsu LVMGO YouTube kanālā, un jūs varēsiet to vēlreiz caurskatīt, ja mazums kaut kas piemirsīsies. Pati demonstrācija, tad prezentācija pabeigta. Demonstrācija šodien būs 2 daļās. Pirmo daļu par datu importiem, un tai skaitā arī LVMGO platformu, kas ir webiskajā vidē, es rādīšu datorā. Tad atgādinu, mēs atbalstam 3 platformās LVMGO lietotni Android, iOS un Windows. Un tad mērīšanas rīkus, tā skaitā arī datu importu, es rādīšu uz datora, bet eksportu, tad kā jūs varat telefonā rādīt tos poligonus vai līnijas, izeksportēt un padalīties jau tālāk ar kādu citu vai vienkārši saglabāt sev telefonā. To es rādīšu jau no sava telefona, es tur pārslēgšos. Tas ir tāpēc, ka eksporta funkcionalitāte Windows platformā mums nav realizēta. Tajā brīdī, kad mēs šo funkcionalitāti viesām iekšā, tur ir savi tehniski izaicinājumi. Un tā sharing, tā kā dalīšanas komponente ir pieejama iOS platformai un Android platformai, ko varēja arī izstrādāt. Savukārt Windows šādu te sharing komponentu neatbalsta, tīri platforma pati. Līdz ar to, lai kaut ko šādu viest iekšā Windows platformā, ir nepieciešams atsevišķi izstrāde tīri tā kā šai Windows platformai. Bet tā, ka mums ir gan citi rīki, tā skaitā, ko jūs šodien redzēsiet, piemēram, web pārlūkā, var droši veidot un taisīt šos te formātus un eksportēt viņus ārā. Tā skaitā visi pamatā ar Windows platformu mums darbojās mūsu klienti vai autorizētie lietotāji, kam ir vēl plašākas iespējas LVMGO lietotne. Līdz ar to
tajā brīdī, kad ir radusies šī te funkcionalitāte, ko mēs arī palaidām publiski, mēs nesaskatījām tā kā lielu nepieciešamību investēt un attīstīt tikai atsevišķu izstrādi Windows platformai. Tāpēc, ja kāds no jums, piemēram, izmanto gan telefonu, gan arī datorā Windowsā mūsu lietotni, tad nebrīnieties, ka pēc tā eksportēšanas podziņa, ko es šodien rādīšu pie KML datiem, KML vai GPX, nerādās Windows platformā, jo viņa tur arī nav. Tā nav kļūda, tā vienkārši ir tādas platformas specifika. Nu labi, tad šobrīd pārslēdzos jau uz pašu lietotni. Tūlīt jums nošērošu LVMGA. Kā parasti. Tā, pārslēdzamies jau uz lietotni. Un tad sāksim tās neapskatītas lietas. Tad LVMGA lietotnē, kad mēs gājām pirmajā seminārā cauri satura rādītājiem, tad mēs te visām sadaļām esam izgājuši, izņemot šo te datu importu. Un tad datu importa sadaļa šai gadījumā atver jūsu telefona vai arī datora vai planšetes, atkarībā, kur jūs šo lietotni varat vaļā, tad folderus. Tad atcerās pēdējo jūsu atvērto mapīti un no tās piedāvās ieimportēt lietotnē kādu no datiem. Šeit speciāli ieliku Exceli, lai parādītu, tad kādi formāti ir atbalstāmi LVMGA lietotnē. Tad paņemsim Exceli. Tajā brīdī, ja jūs kaut kādu paņemsiet jebkuru formātu, vai tas būs Word dokuments, PDFs vai Excel, tad ļoti dažādi, tā pati bilde, PNG, JPEG. Ja jūs viņu ieimportēsiet, nekas nenotiks, mūsu lietotne šādus formātus neatbalsta, attiecīgi jums arī būs tāds brīdinājums, kā mēs to neatbalstam, un paņemt šos te formātus nevaram. Pirmais LVMPKG, iespējams, lielāka daļa no jums nemaz nezina, kas tas pa formātu. Šīs ir mūsu formāts zip failiem, ko mēs gatavojam pakalpojumu sniedzējiem, kad sūtam darbu uzdevumus, tad tas drīzāk ir tāds iekšējas, kā LVM klienta lietošanas formāts, ar ko mēs komunicējam ar pakalpojumu sniedzējiem, bet publiskajā vidē tad ir tie 3 formāti GPX, KML un KMZ ir principā KML sazipots, tad zip formātā sārhivēts KML formāts. Un īsumā par tiem formātiem, tad KML ir, ja viņu atšifrēt, tas ir Keyhole Markup Language formāts, ko sākotnēji izstrādāja Keyhole Incorporation, pēc tam viņu pārņēma Googles. Pēc būtības tas ir formāts, ar kuru var attēlot geogrāfiskajā plaknē objektus, punkti, līnijas, poligoni. Un tad šo te informāciju visvairāk izmanto GIS sistēmās, lai vizualizētu kaut kādus datus uz kartes. Savukārt GPX ir GPX Exchange formāti, kas pēc būtības arī ir elementi plaknē, gan punkti, gan līnijas, poligoni, bet tie drīzāk ir balstīti uz jau GPS rādījumiem. Un biežāk tie ir kaut kāda trekinga informācijas, ko kāda ierīce iekrāja pēc geolokācijas faktiskajiem datiem un tad transformē šos te datus vai no līnijās vai no kaut kādos punktos, lai jau vizualizētu uz kartes. Un tie būtiskākas atšķirības starp šiem 2 formātiem, tas ir tas mērķis un pielietojums, kur attiecīgi kā ar kādu vajadzību ir jāizmanto. Atšķirība ir satura struktūrā, ja KML tur var padot vairākus atribūtus vai kaut kā pēc atribūtiem, stiliem šīs līnijas, punktus, poligonus gan sakrāsot, gan arī kaut kādu tekstuālo daļu padot, tad tas GPX vairāk fokusējas uz faktisko GPS informāciju un
ietver datus par maršrutiem, ceļiem, punktiem, attiecīgi no tā arī izriet tas pielietojums. GPX, tad, kā jau minēju, vairāk kaut kādas maršrutēšanas rīki, trekingi, kas ielasa faktisko šito pozicionēšanas informāciju, un KMLs var drīzāk zīmē brīvi no rokas vai kaut kādu informāciju padot telpiski jau GIS sistēmās. Tas tā pavisam īsumā par formātiem. Tad iziesim cauri katram no viņam. Es tad dažus testa variantus sataisīju, bet arī parādīšu, kā mūsu webvidē to var darīt. Ieimportēšana ir pavisam viegla. Jums ir atbilstoši formāti, jūs vienkārši viņus izvēlaties. Tajā brīdī jums parādās datu pievienošanas uzrakstošais loks. Pēc noklusējuma jums piedāvās pievienot ar tādu pat nosaukumu, kā nosaukts pats fails. Šajā gadījumā man tie ir testi 1, bet to jūs dinamiski varat mainīt. Šeit ar krustiņu var izdzēst to piedāvāt nosaukumu un pārsaukt par piemēram, maršruts numuru 1. Tad šeit var pats lietotājs mainīt ar kādu nosaukumu, šie dati būs pievienoti. Tad spiežam podziņu pievienot. Tajā brīdī jums uz kartes uzreiz pietuvinās pie tās vietas, kur attiecīgi šīs KMLs bija uzzīmētas sākotnēji, un tad satura rādītājā jums parādīsies arī pavisam jauna izvēle, kas ir pievienotie dati, kas sākotnēji, kamēr vispār nekādi dati nav ieimportēti lietotnē, viņa šeit nemaz arī nerādās. Un tad attiecīgi šeit redzēsiet to jūsu piešķirto nosaukumu. Šos datus var izdzēst vai arī atslēgt vizualizēt. Tad, ja ir jāatslēdz, nav nepieciešami redzēt šos datus uz kartes, jūs vienkārši deaktivizējiet šo podziņu. Tad līdzīgi tas pats ar GPX-iem, tad vienkārši atveram, piešķiram nosaukumu vai nemainam, ja nosaukums ir tāds pats, kā jūs vēlaties viņu redzēt lietotnē, pievienojam, tad jau aizies uz to otro pievienoto failu un kartē iecentrēs to. Un līdzīgi tad kā maršruts 1, maršruts 2 parādās sarakstā. Secība ir tādā secībā, kā jūs viņu pievienojat, tad pirmais būs pats pirmais sarakstā, otrs būs pats, trešais, tad attiecīgi nāks, ka trešais sarakstā. Ja gadījumā jums ir svarīga secība, tad jūs iesauciet arī tādu jūsu vajadzīgā secībā, paturot prātā, ka tas, ko jūs sauksiet pašu pirmo, arī pats pirmais attēlosies pie pievienotajiem datiem. Un tad līdzīgi kā ar maršrutu 1 vai dzēšu vai vienkārši nevizualizējam karte, tajā brīdī, kad jūs klikšķināsiet uz nosaukumu, tad notiek automātiskā pietuvināšanās pie tās vietas. Tad pat ja jūs, piemēram, jūs bija pievienotie jūsu dati, jūs vairs neredzat, šeit var redzēt, bet ja tādu datu ir daudz un precīzi jāzina, kurš ir kurš, tad vienkārši no saraksta klikšķiniet uz nosaukuma un attiecīgi jums automātiski pietuvināsies pie jūsu vietas, kuru jūs vēlētos redzēt. Un tad pēdējais ir KMZ, kas principā ir KML zip-fails. Viss tas pats. Šajā gadījumā piedāvā pievienot, nomainīt nosaukumu un pievienot sarakstā. Un tad arī notiek vizualizācija uz kartes. Pievienotie dati neidentificējās, tad šeit, ja piemēram KML bija kaut kādu atribūtu informāciju, tad LVMG lietotnē šādus datus tikai vizualizē. Attiecīgi, ja tur būtu kaut kādi tekstuāli atribūti, tad šeit lietotne to nenolasa. Tā kā tīri vizualizācija un atrādīšana uz kartes. Tad, un tad par dzēšanu
ja vairs nav vajadzība, tad pārliecinos, ka, piemēram, šis maršruts man vairs nav vajadzīgs. Dzēšana ir vienkārši šīs te ikonas nospiešana. Tev noteikti pārjautās, vai vēlaties tiešām dzēst. Nu, mazums nejauši piespiedāt, un tad es apstiprinu. Un šie dati ir izdzēsti un arī sarakstā vairs nerādās. Tas ir par datu importu. Tad nekā te ļoti sarežģīti nav. Galvenais, lai ir atbilstošie formāti, ko lietotne saprot un spēj nolasīt. Bet kā tad jūs paši varat radīt šādus te formātus un kaut kādas piezīmes un arī tālāk sev pievienot lietošanai, negluži tikai pamērīt kaut kādus datus, bet arī atstāt viņus sev lietotnē, tad mums ir tāda sadaļa, ko mēs saucam mērīšanas rīkiem. Tad šeit starp satura rādītāju un meklēšanu ir mērīšanas rīku josla. Un tad šī mērīšanas rīku josla sevī satur divas pamatgeometrijas, ir līnija un poligons, un arī ir iespēja mērīt no savas atrašanās vietas. To es ar telefonu parādīšu, kad pārslēgšos demonstrēt no telefona. Bet mērīšana ir pavisam viegli. Jūs izvēlaties, ko jūs gribat izmērīt, un kartē vienkārši klikšķiniet vai ar pirkstu atlieciet virsotnes. Tad tā, ka man pirmā līnija ir aktīva, tad man zīmēs līnija. Līnija vienmēr uz pēdējā punktiņa, ko jūs atliekat, kalkulēsies līnijas garums. Tātad šeit jūs arī uzreiz redzēsiet to attālumu, kādu jūs atlieciet. Līniju var dinamiski labot, tad jebkurā virsotnē, kad jūs vai nu ar pirkstu centrēsiet un vilksiet, vai nu šai gadījumā es to ar pelīti daru, bet tad tā līnija ir dinamiski maināma, papildināma ar papildus virsotnēm, tad to droši var pielāgot un ļoti, tā kā sarežģītas konfigurācijas arī izzīmēt, ja, piemēram, ir kaut kāda lausta līnija, te var noteikti ņemties un zīmēt ļoti precīzi to līniju. Tas ir tāds manuālis atlikšanas veids, bet tai skaitā, ja, piemēram, jūs esat dabā, jums faktiski jāzina tas nogriežņa garums no šīs vietas, piemēram, līdz šīs, jūs varat noiet un izmantot šo te geolokācijas podziņu, tad jums attiecīgi no jūsu pozīcijas šī līnija tiks mērīta, bet jāatcerās, ka katra ierīce ir sava GPS nobīde. Un attiecīgi, cik jums spēcīgs ir tas aparāts, pats telefons, un cik viņš precīzi nolasa tās koordinātas, tad no tā arī būs attāluma precizitāte atkarīga. Jo jaudīgāka ierīce, ar ko jūs šos mērījumus veicat, jo skaidrs, ka jums arī šīs kopējas rādījums būs tuvāks realitātei, bet, tā kā, ja jūs ejat ar tādu lētā segmenta telefonu, tad skaidrs, ka jūs gribat metros kaut kādu attālumu svarīgi nomērīt. Jums jāpatur prātā, ka tur būs nobīdes un nevar paļauties. Tas nav mērījums ar mērinstrumentu. Tas drīzāk tāds aptuvenis rādījums par to attālumu. Un tajā brīdī, kad jūs veicat kaut kādu mērījumu uz kartes, jums parādās tāda te podziņa, kas sākotnēji nemaz nerādās. Viņa rādās tikai tad, kad attiecīgi ir kaut kas uzzīmēts. Un tad, kad jūs spiedīsiet šo te podziņu, tā ir datu pievienošana. Tāda pati forma, ko jūs redzējat, kad es izmantoju datu importu ar jau gataviem failiem. Bet šajā gadījumā man piedāvās manu pašu uzzīmēto geometriju pievienot lietotnē. Pēc noklusējuma šeit nāk automātiskais nosaukums šīs dienas datums un laiks, kad es nospiedu šo podziņu pievienot. Es noteikti varu pārsaukt, piemēram, pārgājiens. Es te plānoju iziet un tad pievienoju viņu. Šai gadījumā mans mērījums, kā jūs redzat, vairs nav mērījums, bet reāli ir pievienotie dati, kas nekur nepazudīs. Tad šai gadījumā es viņus vienmēr varēšu redzēt kartē, un ja es faktiski esmu dabā, tad
startējot geolokāciju, jau, piemēram, iet šo te maršrutu. Tas pats arī ir ar poligoniem. Tad, lai zīmētu poligonus, jo vienkārši izvēlamies to otro podziņu, kas ir poligoni. Poligoniem atšķirībā no līnijām klāt nāk platības informācija un arī kopēja perimetra dati, cik garš ir perimetrs. Un arī poligonu var mērīt no geolokācijas. Tie brīdī jums vienkārši jānorāda, kādu geometriju jūs šobrīd gribat mērīt. Un tad nevis uz kartes klikšķināt ar pirkstu vai ar pelīti, bet spiest šo te geolokācijas noteikšanas pogu un tad iet tai platībai apkārt. Piemēram, ja jums jāpaskatās īpašumā kaut kāda bojājumi mežā, cik liela platība ir un to aptuveno platību ir jānosaka, tad noteikti var izmantot šo te mērīšanas rīku, izmantot geolokāciju, un tad jūs attiecīgi spēsiet noteikt, cik lielā apmērā šis bojājums ir. Tāpat kā ar līnijām, dinamiski var uzzīmēt to geometriju mainīt, pēdējie atliktie punkti savienojās pa taisno līniju, un te arī tas pēdējais nogrieznis ir citā krāsā, lai var orientēties, un ja nepieciešams turpināt atlikt. Geometrija tiek zīmēta pulksteņrādītāju secībā, tad, ja šādi, tad, ja es iešu pretēju virzienu, tad man arī būs tā kā sagriezta geometrija, un šeit arī var redzēt, ka šajā kruspunktā divas platības jau tiek nodalītas un jau parāda tās mazākas platības, kopīgo hektāru skaitu un perimetru, un tad tur, kur tā otrā geometrija. Ja mazums ir arī tāda nepieciešamība kaut ko izmērīt, tad jūs vienkārši pārvalciet šo te punktu pretējā virzienā, un tad jums būs divas platības. Un tad tas pats kā ar līniju veidu objektu, es arī šo poligonu varu sev paturēt, un tad piešķirot nosaukumu, pievienot pie saviem datiem. Tad šajā gadījumā šie paši dati ierindojās pie pievienotajiem datiem. Tāda ir tā mērīšana un arī uzreiz datu pievienošana sev tālāk izmantošanai. Un tagad arī parādīšu, tad, kā šo pašu var izveikt, bet uzreiz ar vairākām iespējām mūsu LVM geokartes pārlūkā un jau ieimportēt LVM geo lietotnē. Un tad tālāk parādīšu jau, kā šo visu var eksportēt no lietotnes un dalīties ar viņu. Bet tagad pārslēgšos uz mūsu LVM geokartes. Dana, palūkšu, lai šo te saiti tu varētu tad čatā arī ielikt, lai lietotājiem paliek. Bet paldies. Bet tad mūsu LVM geokartes šeit ļoti daudz arī visādas interesantas funkcionalitātes, un iespējams kādreiz apdomāsim arī kādu semināru par šo te labo lapu izveikt. Bet tas, kas ir interesanti tieši attiecībā uz KML un GPX, šeit augšā, kur ir tādas izvēles ar dažādām iespējām. Šeit ir tāda podziņa, kas ir papildus rīki, 5. pēc skaita. Un tajos papildos rīkos ir iespēja atlikt punktu, līnijas un poligonus. Tagad to arī izdarīsim. Piemēram, es esmu mājās, es plānoju ar ģimeni doties pārgājienā, kuru pēc tam arī padalīties ar iesaistītajiem. Tad šeit, piemēram, es atlieku, tā būs pulcēšanas vieta. Tad izvēlos norādu datorā zīmēju līniju. Šeit
Tūlīt pietuvināšos tuvāk. Šeit, šajā lapā tiek skaitļota tā kā katra nogriežņa attālumi, ja arī ir svarīgi, tad šeit vēl papildus informācija ir par smalkākām vienībām, bet arī, ja, piemēram, zīmējot tie rādījumi traucē, tad te ir tāda atstiņa, ko var atslēgt, un tad jūs redzēsiet tikai kopējo, līdzīgi kā ir mobilajā, tad uz pēdējo punktu ir kopējais mērījums, nu tad, un dubultklikšķis ar pelēti, tad noslēdz šo te līniju, un tad es, piemēram, jā, tad es viņu pārvilku, viņu arī dinamiski, viņu tur var uzzīmēt un vilkt, kā jau arī tādā desktop rīkā vairākas iespējas, ko tu darīt ar geometrijām, nu, tad uzzīmēsim poligonu, piemēram, tas man būs arī atslēgsim, lai nerādās, un tad poligoniem šeit tajā satura rādītājā jau rādās arī, cik poligons liels, perimetrs, attālumam kopējais, kopēja rādījumi rādās, un arī tai skaitā punktam šeit uzreiz arī koordinātas nāk klāt, tā kā papildus informācija, ko var nolasīt. Un tad ir tāda poga eksportēt geometriju pašā papildu rīku joslā, tad, un spiežot šo te eksportu, šeit ir iespēja piešķirt nosaukumu, tad mans pārgājiens, un izvēlēties formātu, kādā šo te geometrijas vēlos eksportēt, nu tā kā es zīmēju brīvi no rokas, tie nebija nekādi GPS uzņemtie dati, tad es izvēlēšos KML, spiežu podziņu eksportēt, man parādās mapītes, kas piedāvā, kur lai es to saglabāju, un tad šajā gadījumā saglabāsim jau iepriekš sagatavotā folderītī, un tagad, ja es atgriežos uz LVMGO lietotni, tad šo te konkrēto failu no foldera es varu pievienot kā pielikumu e-pastam, nosūtīt WhatsAppā, nosūtīt jebkurā citā vietnē tiem, kas plāno iet to pārgājienu, un tad viņi verot vaļā, vai nu tā kā var pa taisno, tūlīt atvērsim folderīti, un tad mans pārgājiens, vai nu vienkārši tā kā uzklikšķinot uz failu, vai arī ar to pašu datu importu piedāvās pievienot šos te datus, nosaukumu nemainīšu, un tad viss, ko es tikko sazīmēju LVMGO web pārlūkā, man ir pārņemts uz lietotni, un jau ejot dabā, es precīzi varu šo te izmantot. Un tā kā, jā, ir tādas varbūt sarežģītākas geometriskas, jums ir jāizzīmē, tad attiecīgi ērtāk iespējams ir izmantot LVMGO web pārlūku, jo šeit arī ir importēšanas iespēja, iespējams jums jau ir kaut kāds GPX fails, ko jūs vienkārši gribat papildināt ar kādiem saviem datiem, kaut kādām pieturvietām, tad jūs ieimportējat šeit šo GPX, papildināt ar kaut kādiem saviem datiem, un tad atkal izeksportējat un tālāk varat izmantot jau mūsu mobile lietotnēm. Nu, un jā, un tad tāda tā datu aprite ir. Noteikti tie, kas aktīvi kaut kur ceļo dabā vai plāno kaut kādus maršrutus, es domāju, būs ļoti liederīgi šo te visu izmantot. Nu, tagad es varētu pārslēgties uz jau telefonu. Tūlīt es pārņemšu to ekrāna dalīšanos no telefona. Tūlīt Dana pasaki, vai redz manu telefonu? Redz tavu telefonu. Jā. Labi, tad veram LVMGO lietotni jau telefonā.
Un te vienīgi tas izkārtojums, tūlīt kaut ko es mēģināšu aizvērt. Izkārtojums, protams, mazāks ekrāns, tāpēc arī izvietojas savādāk podziņas, mērīšanas rīkjosla jau nav, kā ir datorā pie satura rādītāja, bet apakšā. Bet tas princips nav mainīgs. Tad es izvēlos, piemēram, uzzīmēju šeit kaut kādu ļoti svarīgu līniju, ar ko es tālāk arī gribu padalīties, vai es biju dabā, piemēram, drīzāk šeit bijusi savā kaut kādā īpašumā un konstatēju, ka man šajā te placī kādi nelieši kaut kādus atkritumus saveduši. Nu, gribu ar šiem datiem padalīties telpiski, tad pirmais solis, ko es šajā gadījumā varu darīt, es noteikti šos te datus saglabāju sev. Atkritumi. Tā, pievienoju viņus. Tad turpat, kur datorā rādīja pie pievienotiem datiem, rādās tikko veidotais poligons, bet šeit, kā jūs redzat, nav tikai tā atslēgšana vai pievienošana vai dzēšana, bet ir tāda bultiņa, tā kā eksporta ikona uz augšu. Tad spiežu to eksportu. Un tad iOS-iem un Androidiem, kā jau es minēju, ir iespējams arī šos pašus uzzīmētus datus izeksportēt divos formātos, vai nu KML, vai nu GPX. Te ir brīva izvēle, kādā formātā jūs vēlaties to eksportēt, noklusēties tā KML, te arī var pielabot nosaukumu, ja ir tāda vēlme, un tad spiežam eksportēt. Un pie eksportēšanas jums piedāvās jūsu visbiežāk izmantotas lietotnes WhatsApp, Telegrami, Tīmi, bet ja jāpieglabā, piemēram, ne tikai jāpadalās ar kādu, protams, jūs varat arī pats sev nosūtīt, izvēlētos, nosūtīt ar e-pastu, kā pielikumu un vienkārši pats sev nosūtīt, bet var arī to darīt caur ievietošanu folderī. Visos telefonos piedāvāto copy to folder, šito tad izvēlaties, norādat vienkārši, kurā mapē jūs šo gribat saglabāt, piemēram, pie dokumentiem, un šeit, kā kurā telefonā atkarībā, tiešām no telefona, bet parasti ir tas paste vai ievietot vai save, tad ir tās natīvās opcijas, ko piedāvā pats telefons, un vienkārši saglabājam. Un tad tālāk šeit jau attiecīgi jums jau rādīsies jūsu saglabātie formāti, ko jūs varēsiet vai nu atkārtot sev vert vaļā, vai nu jau atkal kā pielikumu izmantot un sūtīt citiem. Tad šai gadījumā šie dati arī jūsu telefonu tiek pieglabāti. Un, ja mēs atgriežamies tad pie lietotnes, tas, ko es vēl neparādīju datorā, tad ir tas, kā var no tās geolokācijas mērīt. Šeit tieši gan es tagad stāvu, spaigi daudz te neko nepamērīšu, bet tad aktivizējot geolokāciju, man ir izvēlēts poligons, un tad pirmo virsotni atlika tur, kur es atrodos, šobrīd mūsu mežu birojā, un tad attiecīgi, ja es pārvietotos, tad man būtu jāspiež tikai un vienīgi šitā te geolokācijas vietas punktiņš, un tad viņš attiecīgi sekot un zīmot to geometriju, kā es virzos dabā. Bet, protams, es tagad sēžu un attiecīgi iet šo geometriju atzīmējot roku, bet jā, tad dabā mērīšana, ja jums tiešām vajag precīzāk datus, aptuveni zināt gan platības vai attālums, tad izmantojot to geolokāciju. Tas pavisam īsi un ātri par to atlikušo daļu. Īstenībā viss, kas mums bija tāds atlicis, ko parādīt un izstāstīt, un tad šobrīd varbūt tur jau sabiruši kaut kādi jautājumi, un es tikmēr pārslēgšu to atkal uz desktop video. Jā, mums ir jautājumi. Kamēr tu slēdzies, tu saki, ka tu esi gatava uzklausīt, un tad es sākšu lasīt. Jā, es pārslēdzos, gatava. Gatava.
Jā. Pirmais jautājums ir, vai LMGO plāno atbalstīt shapefile importu? Mums ir uzkrājumā šāda te ideja vajadzība par shapefile atbalstu. Mums vienkārši jāatrod tam izstrādes resursus. Plānojam visdrīzāk jā, bet šobrīd termiņus nevaru nekādus solīt, bet kā realizēt kā funkcionalitāte, ko vēlās redzēt, jā, tāda mums ir uzkrājumā. Jā, paldies. Nākamais jautājums, vai publiskajā versijā būs redzama platība, tātad kvadrātmetri vai metri pēc uzmērījuma saglabāšanas, zīmējot poligonu līniju? Nē, tas ir tas, ko es minēju, tas, ka mēs arī savas uzzīmētas pēc tam platības vai līnijas, viņas nesatur to atribūtu informāciju, līdz ar to tiklīdz jūs pievienojat no mērīšanas rīkiem šo te platību, viņa tikai ir vizuāli atrādama. Tā kā šai gadījumā tā platību informācija nav vairs. Tad ir nākamais jautājums, vai jūs varētu ieteikt konkrētus telefonu modeļus, kuri piemēroti darbam teritorijās ar vāju zonas pārklājumu, vai pieejot no otras puses nosaukt pilsētas ierīces, no kurām mežaniekiem un medniekiem vēlams atturēties? Jāsaka, ka zona nav atkarīga no geolokācijas, tad geolokācija nolasa pat lietotne un viņiem ir iebūvēta tā nolasīšana, tā ka te nav saistības nekādas ar ir internets vai nav internets. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka šobrīd jaunākajos modeļos bieži vien ir uzliktas korekcijas attiecināmas pret torņiem. Tad izvietojam, tas sanāk pēc tās atrašanas vietas un arī signāla stipruma izrēķina vidējo svērto, cik signāls vājš vai stiprs un pielīdzina viņu, bet pati geolokācijas noteikšana ir drīzāk, kas ir iebūvēts pašā telefonā. Protams, katrai markai iespējams ir kaut kādi savi trūkumi vai labumi. Tā viennozīmīgi pateikt, ka, pērciet iOS ražotājus vai Samsungus es jums nevarēšu, bet no segmenta tāda, varētu cenas ziņā minēt, skaidrs, ka telefoni, kas būs zem 200 eiro, tas tā saucamais lētais gals vai arī kaut kādi varbūt korejiešu, ķīniešu nezināmie tādi ražotāji, ka tiem iespējams tā signāla noteikšana būs netik laba kā tādiem lielākiem flagmaņiem un, protams, arī cenu ziņā investētie ražotāji ne tikai parasti fotokamerās, kur dižojās, kur visvairāk ir kaut kāda izšķirtspēja fotoattēlus uzņemot, bet tai skaitā arī tādas kā geolokācijas noteikšanās. Bet tas nav teiks, ka tie dārgākie arī ir vislabākie. Tur ir jālasa paša telefona specifikācija, jo arī vidēja segmenta telefoni, kas ir ļoti labi tieši pret GPS signālu noteikšanu. Varbūt viņi nav tik labi uz to attēlu, kā salīdzinot ar kādu dārgāku telefonu, bet es tad drīzāk aicinātu lasīt pašu specifikāciju, telefonu specifikāciju. Un jāpievērš uzmanību tieši tam, kas attiecās uz GPS. Pareizi saprotu? Jā. Jā. Labi, paldies. Tad ir nākamais jautājums, un es domāju, ka tu noteikti varēsi atbildēt. Cik dzirdēts, tad lietotnei mednis ir cieši saistība ar LMGO. Vai mednī būs iespēja pašiem medniekiem veidot punktu veida informācijas slāni, tajā atainojot medību torņu ar numuriem vai nosaukumiem, piebarošanas vietu, laipu un citu objektu atrašanās vietas? Es domāju, ka tu ļoti labi zini, par ko es stāstu.
Jā, es ļoti labi zinu, par ko ir stāsts. Jā, mednis arī mūsu izstrādes paspārnē, bet tas nav vienādības zīme ar LVM Geo. Tur citas tehnoloģijas, tā kā tehniski cita pavisam lietotne, un infrastruktūras objekti, kā vajadzību uzkrājums. Es te līdzīgi varu kā ar šeipu atbildēt LVM Geo kontekstā. Tas pats arī medņa kontekstā infrastruktūra tiek pieminēta kā nepieciešamība attīstīt mednī, kur jau varēs infrastruktūras datus savos iecirkņos reģistrēt un arī piefiksēt, bet šobrīd izstrādes plānā tas nav. Kā realizējums tuvākā gada griezumā šīs noteikti neparādīsies, jo tur ir daudz citas lietas, ko mēs plānojam izstrādāt. Un es izmantošu ēteru, jau pajautāju, tad drīzumā plānots arī medņa seminārs, kur tad noteikti sekot līdzi VMD ziņos par to, un tad tur varēs smalki padiskutēt, kas būs, kas tur nāks klāt jauns, un tādas lietas, tā kā šāds seminārs arī janvārī tiek plānots, un tad tur vairāk par šo varēsim parunāt. Jā, paldies. Nākamais jautājums. Kāda aplikācijā būs jauninājums, lai var rotēt karti tāpat kā desktop? Par to kartes rotāciju var darīt, jā, bet šobrīd īsti negluži pamatojums. Mums nav tik liels pieprasījums šādai vajadzībai. No mūsu puses tur būtu jāinvestē izstrādes laiks, un mums ļoti daudz visādu labu un vajadzīgu lietu, kas ir jāizstrādā jau autorizētiem lietotājiem, klientiem, un, protams, tam ir primārs uzsvars. Mēs daudz kādas labas lietas dodam sabiedrībai bez maksas lietošanā, bet kartes rotācija pagaidām nav kā ļoti svarīgs pieteikums, ko mums prasītu realizēt. Tāpēc uzkrājumā ir, stāv, bet pagaidām nav tāds pasūtītājs, kas mums pasaka, ka ļoti, ļoti to vajag un jā, realizējam to rotāciju. Jā, paldies, Selīna. Tad ir nākamais. Vai var KML failu aizsūtīt arī, piemēram, VMD mežzinim uz viņa Trimble programmu, ko viņi izmanto mežā? Tur jāpaskatās, vai ņems pretī tā sistēma to KML, jo mums ir standarta, mums nav kaut kāda papildināta struktūra KML-am, un ja Trimble sistēma precīzi XML to formātu spēj nolasīt un nav kaut kādas papildus specifikācijas, tad visticamāk, ka jā. Ka es neredzu, tas vienkārši jāpamēģina. Labi, tad var mēģināt. Jā, tur noteikti jāpamēģina. Jā. Labi, tad ir nākamais. LVM aplikācija neierakstā treku. Kad plānojat ieviest? Ar trekingu informāciju ir interesanti. Mums bija mēģinājumi jau viest sekošanu un izstrādes bija veiktas, bet tur nedaudz konflikti rodās tieši iOS platformai, kas ne visai vēlās, lai notiktu. Mums bija atmests atpakaļ par to, ka izsekošana notiek. Tur ir jānopamato, kāpēc mēs mūsu lietotnē vēlamies tracking informāciju un sekošanu kalkulēt, bet uzņemt, jo oriģināli šo lietotni mēs nepublicējām kā sportošanas vai trekkinga kaut kādu lietotni. Tam ir, lietotni ir cits mērķis, tāpēc mums diezgan jānopamato, kāpēc mēs šo funkcionalitāti liekam iekšā. Un tur tad var jāpacīnās arī ar pašām platformām. Funkcionalitāte pat, es teiktu, ir gandrīz jau izstrādāta. Tad atkal jautājums, kad parādīsies ļoti akūta vajadzība viņu likt iekšā, un vai tas uzreiz būs sabiedrībai pieejams, jo šo mēs sākotnēji taisījām mūsu autorizētiem lietotājiem. Jo mēs neesam ne sportošanas lietotne, ne arī
ne arī kaut kāda turisma lietotne. Tomēr pašā sākumā lietotne bija mežsaimnieciskām vajadzībām taisīta un tālāk attīstījās jau arī ar daudz ko labu, ko var dot sabiedrībai. Jā, tad šobrīd aicinām trekus ierakstīt ar citām lietotnēm. Labi, ir nākamais jautājums. Vai ir kādreiz paredzēts, ka aplikācijā būs iespēja redzēt pievienoto slāņu atribūtus? Tekstuālos, tas domās, pie KML nolasīt kaut kādus datus par tām pašām platībām. Es tā to saprastu, jā. Neesam domājuši. Jāsaka godīgi, tiešām nebija tā specifizēta prasība no kāda lielāka loka, kas to mums baigi prasītu. Līdz ar to noteikti, ka to var realizēt tehniski un to var padot, bet šobrīd nav tāda izstrādes plānā šāds uzdevums. Jā, tad ir jautājums, kad aplikācijā būs piekļuve autorizētāju ADTI aplūkošanai, jeb augstas detalizācijas topografiskās informācijas aplūkošanai. Šobrīd pat nemācēšu pateikt. Man nebija informācija, kā mēs plānojam šādu te pievienot mobile pusē. Drīzāk tad, kad iedos piekļuvi un teiks, ka jāpieliek mobilā, tad viņa arī tur parādīsies. Bet es neesmu dzirdējis par šo, tā kā īsti nemācēšu atbildēt šobrīd. Jā, nav bijis pieprasījums tātad Nē, līdz šim. nebija. Nē. Jā, tad ir jautājums, vai ir iespējams no LMGO aplikācijas pat taisno pārsūtīt LM dotos darba uzdevumus citam telefonam? Jāiet runa tieši par LVM packagiem, DU pakām, kas man te stāv. Labi, šeit ir atkritumi, es varu parādīt. Tā ir pakotne, kas tiek sūtīta mūsu pakalpojums sniedzējiem. Šeit gadījumā te ir kaut kāds dabā konstatēts atkritumu punkts, kas tiek nosūtīts, ka jāiztīra mežs no gružiem un jālikvidē tie atkritumi. Konkrēti šīs pakas, kas tiek sūtītas un ģenerētas no mūsu web sistēmas, viņas nav iespējams no LVM Geo pārsūtīt kādam citam. To pārsūtīšanu var tikai un vienīgi veikt, ja ir izējas fails vai izējas piekļuvas saite, ko mēs sūtam. Tad to tikai pārsūtot cits lietotājs var to atvērt un jau skatīties LVM Geo lietotnē. Tā kā šobrīd tāda funkcionalitāte nav paredzēta, ka to pašu paku pārsūta viens otram. Bet te jautājums arī, kāds ir tam mērķis, ja to pašu paku. Tad jānoprecizē varbūt jautājums, tad es varbūt arī labāk atbildēšu. Man šķiet arī nākamais jautājums prasa precizējumu, bet varbūt tu no pusvārda sapratīs, kā var kļūt par partneri, lai varētu zīmēt skices? Par partneri, lai zīmētu skices. Šeit ir stāsts par plašāku platformas izmantošanu. Jā, jautājums, kāda tipa skices ar kādiem datiem un partneri kontekstā tas tā kā piekļūt ar to redigēšanas iespēju piekļūt. Jā, es aicinātu šo jautājumu precizēt mazliet. Es ierakstīšu atbildi un atsūtītu uz e-pasta skices, ko prasa VMD. Tas ir visticamāk par cirsmām, ja runa kaut kādas tieši par mežsaimnieciskām darbībām, jūs domājat skices. Tādas, te arī, protams, mums jāsaprot to precizitāti, jo cik atkarībā kādas ir tās cirsmas, jo KLCRTM ar mobilo telefonu diez vai VMD būs ļoti priecīgs lielām nobīdēm, ja nostaigā signāls, tur jāsaprot, kas ir mēra instruments. Šai gadījumā, tā redigēšana ir pieejama autorizētajiem. Manuprāt, tā plaši mēs neesam vēl domājuši kaut kādu iedot atsevišķu konekciju kaut kādiem
atsevišķiem cilvēkiem, kas izmanto savām vajadzībām. Tīri tehniski tas ir iespējams, bet tas ir drīzāk tad ar mūsu LVM geo pārvaldības sarunu. Jūs varat kaut kādas jūsu vajadzības varbūt noformulēt un rakstīt uz LVM geo LVM.lv, un tad tur plašāk jums varētu izskaidrot par tām iespējām. Jā, tas laikam arī tiešā veidā nebūs tieši lietotnes, tikai un vienīgi lietotnes jautājums. Jā, noteikti, jā. Jā, tā. Jā, un Māris ir atbildējis par ADTI datiem brīdī, kad Valsts zemes dienests būs gatavi nodrošināt to, ka ADTI servis nesatur ierobežotas pieejamības informāciju. Tad visiem augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija būs brīvi pieejama. Atsevišķi autorizācija mobilajā lietotnē, lai aplūkotu ADTI, nav plānots izstrādāt. Jā, paldies arī Mārim par komentāru. Jā, šobrīd mēs esam izsmēluši jautājumus, bet varbūt vēl kāds jautājums ir aizķēries, un labprāt sagaidīsim, varbūt vēl parādās kāds jautājums. Jā, noteikti vēl. Pagaidām, kamēr gaidam, es parādīšu, lai pavisam neaizmirst. Tā kā no pirmā semināra mums jau ir nelieli atjauninājumi datu attēlošanā, un tad to arī parādīšu. Tad tai brīdī, kad runāju, kā zem konfigurācijas sadaļas pie satura rādītāja, daudz kas slēpjas arī datu attēlošanas ziņā. Toreiz visiem tam gājām cauri, bet pirmais ir tie dati koksnes transportam, tad šeit nāca papildinājums, pavisam svaigs un jauns, un noteikti varat izmantot. Ja sākotnēji tajā pirmajā seminārā es rādīju, bija tikai no valsts ceļiem remontu darbu dati pieejami, tad tagad šeit ir arī ceļa sastrēgumi, kas mums nāk reāli laikā, un šos sastrēgumus var arī slēgt LVM geokartē. Tūlīt mēģināsim kaut kādu paskatīties, vai te man kāds sastrēgums Rīgā, vai te nav vēl. Pirmīt skatījos, viss bija. Tā, tūlīt es atslēgšu, lai nejauc manas sarkanās sarakstītas. Jā, kaut kā es neredzu. Tā, bet nezinu, vai šobrīd notiek kaut kāda datu pārlase, bet īsi pirms semināra bija sastrēgumu līnijas sarkanās redzamas, tagad kaut kā nelasās. Tūlīt pārbaudīšu, bet tas man ir lokāli kaut kas datorā. Bet jūs arī varat paralēli paskatīties, vai jūs tos sastrēgumus. Saka, nav. Tad iespējams, tad mūsu datu pārņemšanā šobrīd kaut kāda datu ielase notiek, bet reāli dati pirmīt bija, un tad jūs pieslēgsiet tur tādus sarkanie ceļa posmi, jo izteikti sarkanāka krāsa, jo tad lielāks sastrēgums tur ir. Paskatīsimies, vai kaut kāda data vēl parādīsies. Bet tā ir pavisam svaiga funkcionalitāte, un droši vien tagad vēl notiek stabilizēšanās, tāpēc nesaudzies bargi. Jā, tik nesen mobilajā tiešām bija pielikts, ka iespējams vēl kaut kādi pēdējie konfigurēšanas darbi, bet noteikti noskaidrosim, kur pazuda sastriegumi, jo jau vajadzētu kaut kam rādīties tieši šajā ziemīgajā dienā. Jā, pa to laiku mums ir ienācis vēl viens jautājums. Ja jautājums skan sekojoši, es ar aplikāciju dabā sazīmēju poligonu, vai ir iespējams redzēt poligonu virsotņu koordinātus un malu garumus? Virsotņu koordinātus, ja jūs zīmējat šīs te platības ar šo mēru rīku, kas mums ir pieejams, tad jūs redzat tikai kopējo perimetru un platību. Tas malas nav redzamas, cik garas ir, un virsotņu koordinātas arī nav. Bet,
ja jums šāda vajadzība ir nepieciešama. Viena iespēja, ko var izdarīt, tas ir šo te uzzīmēto geometriju saglabāt sev, ja tas ir iOS vai Androids, izeksportēt. Varbūt vairāk darbības, bet ja tiešām ir svarīgi, ja tu zināt, tad var jau šajā te LVM geokartēs ieimportēt un te precīzi jau nolasīt ar punktu, tā kā virsotnēm uzliekot kaut vai šos te punktus, un tad jums parādīsies arī faktiskā punktā šitā te virsotne, kādās koordinātas ir. Vai ja tas zīmēts ar roku, un jums nav svarīgi, piemēram, dabā, ja jūs pēc ortofoto, piemēram, precīzi varat, tā kā jūsu platības uzzīmēt, tad izmantojot drīzāk varbūt LVM geokartas, jo šeit gan jūs redzēsiet gan katra nogriežņa attālumu, gan arī tai gadījumā, kad ņemsiet punktiņu, ko atliksiet, jums būs precīzi šī punkta koordinātas. Tā kā mobilais iespējams nav tas šajā gadījumā šī piemēra Rīgas, bet, ja runājam par LMG, tad nē, jums nav. Šeit mums nav ne koordināšu virsotnēs, ne arī malu attiecības, tikai kopīgā platība un perimetrs. Jā, paldies par skaidrojumu. Vēl sagaidām varbūt vienu jautājumu. Droši nekautrējieties. Ja jautājumu nav, šķiet, ka nenāk vairāk jautājumu, tad teiksim visiem paldies. Paldies, jā. Nē, ir pavisam uzreiz vispārīgs jautājums. Jā, paldies par jautājumu. Nākamajā versijā kādi jaunumi tiek plānoti? Šobrīd nākamā versija mums drīzāk ir iekšējiem autorizētajiem lietotājiem. Tur diezgan plaša funkcionalitāte tiek taisīta, ko mēs realizēsim. Mēs arī, ja otrajā seminārā es pirmajā seminārā stāstīju, ka mums ir valstu izvēle, kur mēs varam izvēlēties Latviju, Igauniju, tad tajā jaunajā versijā mums nāk klāt arī Zviedrija. Tā kā LVM Geo vēl tālāk soļo ar savām izstrādnēm. Bet uz publisko sektoru es īstenībā nevaru nosaukt funkcionalitāti, kas parādītos. Visa jauna versija būs uz mūsu klientiem un iekšējiem autorizētajiem lietotājiem. Apjomīga, bet tāds parasts lietotājs īsti neko nemanīs. Jā. Labi. Tas laikam ir noslēdzošais un teiksim paldies. Paldies tiem, kuri pievienojās 3. semināram. Vēl lielāks paldies tiem, kuri pievienojās visiem 3. Un vēl tikai atgādināšu, ka sekojiet sociālos tīklos būs informācija arī par šī semināra ierakstu. Un, ja gribēsies kādu daļu noklausīties vēlreiz, patīt atpakaļ, vai arī nav sanācis kādu no semināriem apmeklēt, tad aicinām sekot līdzi sociālos tīklu ierakstiem. Tā kā paldies visiem par piedalīšanos un veltīto laiku, un tiekamies citos semināros. Jā, paldies jums liels, un lai visiem skaists sniegots vakars. Jā, un bez satiksmes kaut kādiem sastrēgumiem tikt mājās. Atā! Jā, atā visiem!